Sveicināti! Šī ir viena no manām pēdējām uzrunām. Tu jautāsi, kāpēc viena no? Tāpēc, ka nekad nesaki nekad, un es nespēju paredzēt nākotni. Bet šī brīža skatījums man ir tāds, ka laikam jau nekad. Kaut jāpatur prātā. Nekad nesaki nekad. Manis teiktais, rakstītais, filmētais un pat muzicētais ir publicēts gan grāmatās, gan audio versijās, gan video, gan filmās, un vairums no minētā ir YouTube. Tā ir manas daļrades biblioteka. Esmu uzrakstījis 5 grāmatas, no kurām 3 ir publicētas, bet 2 nav. Pēdējo 2 saturs arī fragmentāri ir publicēts, bet grāmatas kopumā nav, un nezinu, vai jums tās vajadzīgas. Es savu vajadzību jau esmu īstenojis, bet par jūsu vēlmēm man nav ilūzija. Tāpēc es saku, nezinu, vai jums tās vajag. Bet arī tad, ja jums vajadzētu, es tās nespēju izdot, jo man tam nav naudas. Esmu pateicis gandrīz visu, ko spēju, gandrīz visu, ko esmu sapratis, gandrīz visu, kas man šķiet svarīgs un būtisks. Sāku jau atkārtoties, tāpēc šī ir pēdējā uzruna, vismaz šogad noteikti. Vienmēr esmu bijis dīvains, un šis nebūs izņēmums, kur uzrunas sākumā saku uz redzēšanos, kaut šaubos, vai redzēsimies. Atvadām par baltā cilvēka demogrāfisko pašnāvību. Par virsrakstā iekļauto vārda saturu tiek nebeidzami runāts, spriedelēts, apgalvots un pat uzstāts. Bet, kā saka austrumos, lai cik reizes tu neteiktu halva, no tā mutē saldāks nekļūst. Lai cik mēs šo vārdu neminētu, lai cik to nepiesauktu, tas patieso latviešu demogrāfisko stāvokli vai situāciju nemaina, un mūsu mantras netiek uzklausītas. Bet, ja pat tiek uzklausītas, tad uz tām nereaģē. Tas tāpēc, ka esam apmaldījušies 3 priedēs, domājot, ka esam mūža mežā. Tāpēc, ka it kā domājam, bet patiesībā nedomājam vai nevēlamies domāt. Runājam tāpēc, ka ir jārunā, ka tāds darbs, tāpēc, ka tāpēc. Daļrunāšanu, spriedelēšanu vienmēr objektīvi atvēsina statistika. Tā atsēdina, atvēsina, bet runātāji turpina runāt. Arī es par to parunāšu, tikai nedaudz citādākā skatījumā. Citā leņķī uzlūkošu demogrāfiju. Nekas ļauns no manas runāšanas nebūs, jo visu aplamo, ko bija iespējams pateikt, jau pirms manis daudzi prominentāki ir pateikuši. Mani pieticīgie prātojumi noslīgs šai aplamību jūklī. Iespējams, ka runātāji par demogrāfiju runu karstumā ir kādas vienkāršas patiesības piemirsuši. Tāpēc uzsvēršu un atgādināšanu, ka, lai dzimtu bērni, ir jānotiek kādām konkrētām darbībām, ne obligāti guļamistabā, bet noteikti starp vīrieti un sievieti un noteikti pareizajos datumos. Tikai tad ir iespējama jaunās dzīvības ienākšana pasaulē. Šo runātāji neskāpēc savos apgalvojumos izlaiž, bet pievēršas mistikai un ezotērikai, kuru nevar nedz izmērīt, nedz pierādīt, bet izrādās, ka atsaukties un argumentēt ar argumentu trūkumu var gan. Piemēram, cilvēkiem redziet neesot naudas, un tāpēc sieviete ar vīrieti, jeb vīrietis ar sievieti, jeb abi draudzīgi neveic nepieciešamās darbības. Viņu prāt dzimuma tieksme pret citu dzimumu ir atkarīga no maka biezuma. It kā gudri cilvēki, bet izdara jocīgus secinājumus. Kā šo problēmu risināt,
vēl neesot atrasts, bet tavi vecāki taču šo problēmu atrisināja. Citādi nebūtu tevis un tava apgalvojuma. Ceru, ka vairums klausītāju bija jau tad, kad notika Krievijas karš pret Ičkēriju. Vai zināt, kur bijušajā PSRS teritorijā tobrīd bija lielākā dzimstība un kur mazākā? Lielākā bija Ičkērijā, bet mazākā bijušajā Ļeņingradā. Vai zināt, cik palestīniešu bija tad, kad viņi nonāca bēgļu nometnēs? Vai zināt, cik viņu ir šodien? Naudai, protams, ir ietekme, bet šī ietekme ir stipri pārspīlēta. Vai zināt, kāda bija dzimstība un laulību skaits Otrajā pasaules karā, aplenktajā un bada mocītajā, iepriekš minētajā Ļeņingradā, kad sarkanā armija sāka gūt panākumus kaujas laukos? Ielūkojoties statistikas skaitļos, nav grūti saskatīt tendences un prognozēt rezultātus. Piemēram, ja zinām, ka pudelē ir litrs šķidruma, bet pa caurumu tajā iztek 10 ml minūtē, tad, lai noskaidrotu, kad šķidrums beigsies, daudz prāta nevajag. Jo mazāk būs šķidruma, jo mazāks būs spiediens pudelē, bet arī šis maz ietekmēs rezultātu. Ja zinām, cik ir latviešu, un zinām to, par cik gadā latviešu skaitlis kļūst mazāks, nav grūti izrēķināt, kad mirs pēdējais. Ja aprēķinu nedaudz sarežģīja, iekļaujot vēl dabas stihijas, karus, ekonomiskos rādītājus, vīrusu izplatību, pārtikas ietekmi uz cilvēku spēju radīt pēcnācējus, tad tas nelielas korekcijas ieviesīs, bet būtiski aprēķinus nemainīs. Nedaudz saīsinās prognozes. Daudz būtiskāk tos maina latviešu došanās svešumā un nevēlēšanās atgriezties dzimtenē. Rēķinātāji, runātāji un apgalvotāji ir ieviesuši pat speciālas mērvienības un parametrus, pēc kuriem veikt šos aprēķinus. Cik vienai sievietei vidēji ir bērnu, cik vienai ģimenei vidēji ir bērnu, cik nepieciešams, lai tauta neizmirtu, bet mainot saskaitāmos vietām, summa nemainās un būtība ar. Tās ir darbības ar sekām, un šiem mērījumiem nav lielas jēgas. Tikai ja saskaiti un atbilstoši skaitīšanas rezultātiem ievies izmaiņas, tad skaitīšanai ir jēga. Bet skaitļiem, kuriem neseko nepieciešamā rīcība, nav lielas jēgas. Ja palūkojies auto spidometrā un secini, ka braukšanas ātrums ir pārāk ātrs un neveic braukšanas ātrumu maiņu, tad radars to noteikti pamanīs un tiksi sodīts. Šie aprēķini ir līdzīgi tiem, kā skaita lopus, aitas un govis saimniecībā. Kā redziet, vienam pārim ir jābūt 2,2 pēcnācēju, tad suga neizmirs. Bet ko tu esi darījis, lai būtu šie 2,2? Ja valsts ir spiesta reformēt skolas, ja valsts ir spiesta reformēt sabiedrisko transportu, bērnu dārzus, augstskolas, ieviest darba spēku, tad tas liecina tikai par to, ka latviešu kļūst mazāk. Tur nav ko rēķināt koeficientus. Tendence ir acīm redzama un skaidra. Kas tik netiek rēķināts un mērīts? Gan vecumi, kuros vīrieši un sievietes ir spējīgas radīt bērnus, gan tas, kā šīs spējas ietekmē pārtikas kvalitāte, dzīves kvalitāte, drēbju kvalitāte, ēkas, kurās viņi dzīvo, mašīnas, kurās brauc, pat datori un tālruņi, kurus cilvēki lieto un izmanto. Es neaizmirsu par abortu skaitu un pretapaugļošanās līdzekļu ietekmi, bet arī šo rādītāju ietekme ir stipri pārspīlēta.
pasaules populācija skaitliski aug ātri un nenovēršami, bet tautas, kuras skaitliski aug, neatbilst šiem aprēķiniem, jo tur nav nedz labklājības, nedz labas medicīnas un cita. Arī Latvijas PSR bija nemazums abortu, bet tomēr latviešu katru gadu kļuva vairāk. Manis teiktais vairāk attiecas uz balto rasi un pamatā uz bijušajām varanajām balto cilvēku pārvaldītām valstīm. Jo lielāka labklājība, jo mazāka dzimstība, jo tuvāk dievam, jo mazāks leduskapis. Jo lielāka labklājība, jo mazāka dzimstība, jo tuvāk dievam, jo mazāks leduskapis, jo lielāks leduskapis, jo tālāk no dieva un rezultātā izmirstam. Pirms notiek tuvības akts, jāveic kādas aktīvas darbības cilvēku galvās, un pats sekss ir tikai šo darbību turpinājums, bet viss sākās galvās. Ir jābūt vēlmei. Kā šo vēlmi un sākumu rosināt? Uzzīmē ainu, uzbur ainu, pievieno baudas vēlmi, radi cerību un lieta darīta. Kas tam traucē? Statistika neapstrīdami liecina, ka jo mazāk tā saucamo sieviešu tiesību, jo lielāka dzimstība. Ja netici, ielūkojies brīvi pieejamos datos un izdari secinājumus. Pat dzīvnieki nebrīvē nevairojas. Nav brīvību, nav patiesa prieka sajūtu, nav cerību, daudz nomākstības, kuras cilvēks risina ar alkoholu un narkotikām, ziepenēm un citām mākslīgi radītām izklaidēm, kuras tomēr nespēj patiesi izklaidēt. Nespēj izklaidēt tā, lai rastos dzīves prieks un vēlme domāt par tālu nākotni un bērniem. Šo gudrie runātāji ir definējuši par psihogēno neauglību neatkarīgi no dzimuma. Iegaumē šos vārdus – psihogēnā neauglība. Var visādi attiekties, praktizēt un noliegt homeopātiju, bet nevar noliegt placebo efektu. Par to katrs mēs savā dzīvē esam pārliecinājušies. Gaidot pieņemšanu pie zobārsta, pat ļoti sāpīgs zobs mēdz pārstāt sāpēt. Demogrāfijas problēmas risināšanas gadījumā placebo ir vienīgās efektīvās zāles. Jā, tur iespējams, ka nav ķīmiskas reakcijas. Jā, nevar certificēt tās sastāvu, bet var vienkārši definēt un izmērīt to iedarbību un efektivitāti. Šo zāļu sastāvā ir cerība, vēlme dzīvot, turpināt savu dzimtu. Kur ņemt šo placebo tableti? Lai uz šo atbildētu, nav jābūt profesionālam demogrāfam vai mediķim. Placebo tablete sastāv no brīvības sajūtas, no vēlmes pret pretējo dzimumu, no ideoloģijas, un to nodrošina medikaments, kuru sauc propaganda. Jautāsiet, vai tad tautām, kuras skaitliski aug, ir tāda tablete? Nē, nav. Bet viņu dabiskais pieaugums izriet no viņu dzīves ziņas, no viņu reliģijas, kā arī sabiedriskās kārtības. No tā, kas viņu prāt ir labs un kas slikts. No viņu pasaules skatījuma. Tā ir viņu tablete, kas baltajam cilvēkam neder, jo mēs dzīvojam citā gadsimtā. Mums vajadzīgs inteliģentāks risinājums, smalkāks mānīšanas un iedvesmošanas līdzeklis. Mēs protam lasīt, mēs protam veidot filmas, multfilmas, mēs protam rakstīt dzeju un mūziku, mēs protam iestudēt lugas, un mūsu rīcībā ir operas un operetes. Ko darīt?
Diemžēl zāles drīkst izrakstīt tikai ārsts. Placebo tableti var izrakstīt un mūs apgādāt ar šo medikamentu, kā arī nozīmēt placebo kursu var tikai valsts vara. Bet valsts varā bija, ir, un es domāju, ka arī būs cilvēki, kuriem mājās ir leduskapis, un šie leduskapi ir viņu prioritāte un viņu vienīgais, patiesais mērķis. Diemžēl sabiedriskā kārtā to izdarīt nav iespējams. Bet man valsts varas nav un nekad nebūs. Cilvēks ir jāpiekrāpj tā, lai viņš krāpšanas rezultātā justos laimīgs. Jaunībā man bija kāds gados vecāks draugs. Viņš man stāstīja, kā viņš veic savus darba pienākumus Sovkozā un kur ņem naudu kārtējās mājas celtniecībai. Viņa darba pienākumos ietilpa pieņemt no privātpersonām viņu lopus, kurus viņa audzēja, lai pārdotu valstī. Šodien mēs viņus sauktu par zemniekiem, kuri, lai papildinātu savus pārtikas krājumus, šķūnīšos un lauku kūtīs nobaroja kādu cūku, to nodeva valstī un par to saņēma naudu. Bieži nobaroja divas cūkas, vienu nodeva valstī, otru nokāva ēšanai. Tad lūk, mans draugs svēra, cik smags ir tas lopiņš. Vienu skaitli viņš ierakstīja dokumentos, citu nosauca cūku atvedušajam, bet starpību pamanījās pārvērst taustāmā labumā un ieguldīt celtniecībā. Ja cilvēks ir iepriecināts, tad tas pat nepārbauda, ko rāda svaru bulta, un nesalīdzina to ar ierakstu dokumentā. Viņš apgalvoja, ka nedrīkst cilvēkiem teikt, pirms nosver, ka tur būšot mazs svars vai citādi pazemināt piegādātāja cerības. Tieši pretēji, viņš vienmēr ar savu mākslotu izbrīnu slavēja cūciņu. Vai, māmiņ, cik tev liela cūka? Māmiņa atplauka smaidā, bet kamēr māmiņa smaidīja, viņš veikli ierakstīja par 10 kilogramiem mazāk nekā bija patiesībā. Viņa devīze bija: cilvēks ir jāpiekrāpj tā, lai viņš justos priecīgs un kļūtu laimīgs. Līdzīgas ainas, tikai daudz lielākos apmēros, ir cilvēces vēsturē vērotas daudz un dokumentētas. Nevelti Cicerons apgalvoja, ka vēsture esot mūsu labākā skolotāja, aizmirstot piebilst, ka skolotājos ir jāieklausās un viņa teiktais ir jāņem vērā. Diemžēl mēs neieklausāmies un neņemam vērā. Iedot patiesu brīvību ir grūti, bet iedot šķietamu brīvību var vienmēr. Kaut tas neatbildīs realitātei, bet tomēr šķietamā brīvība var pārtapt patiesā brīvībā, bet fakta konstatācija, ka nav patiesas brīvības un ka tā nav iespējama, nerada pat šķietamu brīvību. Nerada cerību, rada nomāktību un bezcerību. Jau minēju, ka ir tādi dzīvnieki, kuri nebrīvē nevairojas, un latviecis ir tāds nosacītais dzīvnieks, kurš nespēja vairoties nebrīvē. Demogrāfijas problēmas risinājums nav finansiālā nodrošinājumā, ne citos teoretiskos risinājumos, bet gan gaišās nākotnes propagandā. Risinājums ir vienkāršs – ideoloģija un šīs ideoloģijas propaganda. Ja nav ideoloģijas, tad nav ideoloģijas, kas rāda gaismu tuneļa galā. Un nav propagandas, kas rada cerību un pārliecību, ka tā būs, ka mēs esam stipri, ka mēs esam vareni. Tas ir jāatkārto nepārtraukti, dažādās formās, locījumos un veidos, no rīta līdz vakaram un pat naktī. Mēs esam stipri, mēs esam vareni, mēs gribam būt kungi savā zemē.
Kaut patiesībā mēs neesam ne stipri, ne vareni un nemaz nevēlamies būt kungi savā zemē. Ir strīdīgs jautājums, vai mums arī savu zemi vispār vajag. Vienalga, ja šī propaganda neatlaidīgi un pat uzbāzīgi skanēs, tā nesīs augļus. Mēs sāksim tēlot, ka gribam un kā esam, un tad tas kļūs pozitīvā nozīmē par masu psihozi. Šī masu psihozi pacels dzimstību, tās rādītājus, un latvieši būs, bet ja propagandas nebūs, tad nākotnē nebūs latviešu. Ja šāda tendence turpināsies, tad jā, nebūs arī vāciešu, itāliešu, francūžu, tikai latviešu nebūs ātrāk, jo mūsu ir mazāk. Agrākos laikos lielu propagandas lomu pildīja baznīca, stāstot par mūžīgo dzīvību, par Dieva valstību. Tā bija gan ideoloģija, gan propaganda. Propaganda apvieno tautu, labā nozīmē kolektivizē, un ja kāds uzdrošinās atrauties no kolektīva, tad kolektīvs ļoti ātri un bieži sāpīgi atrauj šo nepakļāvīgo sabiedrības šūniņu. To lieliski pierāda un ilustrē palestīniešu milzīgā dzimstība. Lupat-deķis Arafats ieviesa ļoti efektīvu ideoloģiju. Viņš apgalvoja, mūsu galvenais ierocis ir mūsu sieviešu kājstarpes. Mūsu nemitīgi augošais skaits nodrošinās mūsu uzvaru, lai cik tas upuru neprasītu, jo mūsu sievietes aizpildīs ienaidnieka iecirstos robus. Bērniem kopš agras bērnības māca, ka nosist žīdu ir viņu dievam tīkams darbs un tautas ilgām noderīgs. Nemitīgi propaganda atgādina un uzsver, cik viņu ir, kā viņi pārdroši uzbrūk, kā viņi sakauj žīdus un ka drīz būs tikai Palestīna un nebūs nekādas Izraēlas. Kaut šis apgalvojums neatbilst patiesībai, tas tomēr rada nepieciešamo efektu. Viņi bēgļu nometnēs, trūkumā, bez savas ekonomikas, skaitliski aug. Viņu dzimstības rādītājs ir 3,6. Izrēķini, cik viņiem nepieciešams laika, lai šādi cīnoties demokrātiski ar balsu vairākumu, tie pasludinātu savu un iznīcinātu žīdu valsti. Ja domā, ka tas attiecas tikai uz Izraēlu, tad maldies, tas attiecas arī uz Eiropu. Vēl gadi 10 jāpagaida, un Eiropā būs neviena vien islāma valsts ar minaretiem un labības noliktavām kristiešu baznīcām. Adolfs Hitlers, lai radītu šķietamību par Vācijas militāro varenību, lika militārā parādē Vācijas bruņotiem spēkiem nevis soļot un braukt tikai garām tribīnēm, kurās bija viņš un ārvalstu viesi, bet šo parādes gājienu ieciklēja. Tas ir skaitliski nelielas karaspēka vienības un bruņu tehnika, nogājusi garām tribīnēm, devās apkārt kvartālam un atgriezās parādē. Tribīnēs esošiem radās maldīgs priekšstats, ka viņu ir ļoti daudz. Kaut patiesībā tie bija vieni un tie paši, kas veica šo riņķa danci. Tie bija vieni un tie paši karavīri, vienas un tās pašas mehanizētās vienības. Jā, tā bija melīga propaganda, bet efektīva gan. Zinu, ka manu piedāvājumu, situācijas vērtējumu un ieteikumu neņems vērā, bet stūrgalvīgi, kā jau tas baltajam cilvēkam pienākas, neatlaidīgi kāps uz tā paša grābekļa, līdz kāpēju skaits tik saruks, ka vairs nebūs kam sasistām pierēm uzlīmēt kārtējo plāksteri. Zinu, ka vēsture un saprātīgs skatījums uz lietām nav mūsu labākā skolotāja. Diemžēl arī es no jums šai ziņā daudz neatšķiros. Ja kāds tev ko saka, un runājot saka vārdu bet,
aizmirsti visu, ko viņš teica līdz šim bet. Ņem vērā tikai to, ko saklausi pēc minētā vārdiņa. Atceries, ka cerība mirst pēdējā. Tieši cerība ļāva miljoniem lēģeros izdzīvot. Tieši cerība ļāva latviešiem izcīnīt savu valsti, kuras līdz tam nekad nebija bijis. Tieši cerība izriet no pareizas propagandas un ideoloģijas. Viņi dzīvoja un izdzīvoja par spīti asiņainās varas vēlmē tos iznīcināt. Ja nespējam izdzīvot, tad vismaz centīsimies, cerēsim un, protams, cīnīsimies.